tādi latviski highlights. Highlight. Jā, kā salikām kopā to par tiem kaķiem, ka ir cilvēki, kuri ļoti pavēlas uz kaķiem, un tā kā šeit ir 2 atraktīvie, inteliģentie kaķi, jau šodien satika pirmajā reizē, mēs nolēmām visu balstīt uz zināšanām, un pats minimālais ir kaķisms, protams. To mēs attīstām tālāk. Ieejas punkts ir kaut kur pie tiem kaķiem, un periodiski vai regulāri tur varētu notikt arī pasākums ņaudi āmus. Bet tas ir tikai viens pasākums. Cits pasākums garažā, piemēram, varētu būt kārtīga diskžokeju sacensības, sanākšana, performance. 1 mēnesi iztīram, saaicinām talku, nākamā mēnesī nāks kārtīgā disenīt. Pēc tam tīram, būs vēl tīrāks un tā pakāpeniski sakārtojam to vietu. Lai būtu tāda, jā, tur mums ir zem jumta jau, jā, zem jumta tur ir autoservis. Mēs gājām, šodien redzējām diezgan daudz busiņus un tādus ietilpīgus autokarkasus, drakus, kas tiek izkomplektēti, it kā viņi labi neskatās tur. Bet, ja mēs viņus iztīram, nevis mēs, bet cilvēki, aicinām cilvēkus, atdodam viņam bustus. Mēs varam uzrunāt, jā, mēs varam uzrunāt. Iztīram, uztaisam katru busiņu kā vietu, kur var apsēsties, ieliekam beņģus, iedzert tēju. Atsevišķi mums ir busiņš pīpēšanai, policija bijusi policijas mašīna. Tāds apstāšanās punkts, kur piesēst, aprunāties un padarīt defektu par efektu. Ar laiku droši vien attīstīsies kafejnīciņi, mums jau ir tagad ieskrucēti jau zem jumta normāli, bet varētu sākt ar tādiem atpūtas vietiņām un busiņiem. Un varbūt, ka tas kopā lēnām pārvēršās par Filcīša kvartāla svētkiem. Mums taču ir ņaudi āmus, tie diskžokeji, busiņam varbūt tematiski izveidojās katram kaut kāds tur, kas to zina. Un lai piesaistītu dažāda vecuma vai domāšanas veida auditorijas, varbūt nav jāsauc par Filcīša svētkiem, bet par F svētkiem, piemēram. F svētki. Filcīša kvartālā. Jā. Mums ir arī 2 apkopes stacijas. Viena ir dzīvniekiem, no tiem pašiem kaķiem nonācām. Otrā ir velospēdiem, varbūt arī kaut kāda vienkārša koprades mehāniskā darbnīca. Ejot tālāk, droši vien, ka mēs uz to pusi vēl padomāsim. Bet par tiem kaķiem, jā, mums jau gribās zināt, mums gribās dabūt tātad maršrutu, lai cilvēki var iziet. Te mums ir vārtiņi, kurus vajadzētu tā kā atvērt, kas darbojas pilnībā, jā. Un mēs gribam zināt, kas tie cilvēki ir, un galu galā vajag arī kaut kādus ieņēmumus. Risinājums varētu būt gauži vienkārši. Kaķiem ir kaklasīksniņas pret blusām. Uztaisam bišķi plasākas, tas tie saucamie posttermināli. Noglauti kaķīti ar savu viettelefonu vai gredzenu, un tev noņem. Trīnīt, tiecīt. Pārējie iesaistītie, tā skaitā diskžokeji, kafejnīca, jau var ieraudzīt tavu vēsturi jau. Ko tu šodien esi cik reizes valdījis kaķīs jau, piemēram. Tagad to ideju varētu attīstīt kā atsevišķi tādu kaķismu zināšanām balstītu hakatronu kaut kur ar programmēšanas ieviesi.
Nu, vēl varētu daudz runāt, bet ir laiks teikt. Viesnīca aizmirsās, jā. Viesnīca, kas ir akūtā problēma. Mēs varētu sākt ar divām, trijām istabiņām. Droši mums nav īsti skaidrs, kurā ēkā. Atkarībā no tā, cik liels tās darbnīcas būtu un kāds tas stāvoklis, bet kādā no tām pašām ēkām iesākt ar kaut kādu stūrīti vietiņu, kur var pāris istabas uztaisīt. Viesiem, kur atbrauc, un turpat ir jāapmetās un glauda. Labi, paldies, aplausi, ka komandai. Mums te jāprot par kakti komandu. Otrā komanda. Vārds jums. Foto. Varbūt no sākuma pastāstīšu mazu lietu par to kopējo ainu. Mēs kā visu teritoriju jau esam apvēruši. Jūs zināt, kas tur ēkā būs, sāksim ar šo ēku. Mēs atstājam daļu Lindošu Kulce, administrējam, ko tad darīt, bet mēs šeit ieliekam trešā stāvā hosteli, jo bija arī skanēja trešai komandai šis hostels. Mēs arī šeit strādājam, dzīvojam, pietrūks kurbulē. Attiecīgi, mums šeit ir tik daudz visādas aktivitātes, ka tiem cilvēkiem ir vienkārši vajadzēs kurbulē. Jā. Jā. Tad tajā ēkā, kas ir vecā tilts, kur... Tur DJ būs, tā? Jā, mums tur būs DJ, mums tur būs pantraks. Tur jaunieši iesaistīt. Un arī Ivar mašīnas, jo tur ir atstāts šis gals jauniešiem, izklausties. Pantraks, tas laikam ir tas ar tiem skrējumiem lēkā par visiem šiem tajās. Jā, un Limžos šāds nav. Un tās ir vietas, kuras jaunieši ļoti piesaist. Un ja līdz šim neviens šo nenodarbojās, turpmāk vismaz ir Limžnieks staigās ar skrējumiem. Ielas mums ir salupotas, atļauj, tā kā līdz šejienai veiksmīgi tiks. Arī ziemā. Jā, arī ziemā mums iestāv. Nevar tā, jā. Protams, tur ir kāda veida jaunieši, kur tā, ja tu dara, lai es atbildīgais, ja tas šis jaunieks uzņemais. Tātad lielā ēka, kas ir kā graus, ko mēs redzam kā tirgu, kafejnīca, izstādes, bowlings, biljards. Man liekas, ka grausās izklausās brīnišķīgi. Tās ir atjaunota ēka, kas ir kādā stilīgā veidā, arī ar augiem, zaļumiem. Ar kaķīti. Varam ielikt kādu kaķīti, kas viss iesaistīs. Un tad šeit, kur bija tas mazā mājiņa, kas ir šeit, kur mēs darījām autostāvi, runāju mašīnas. Tātad Beāti šiem visam lielam kompleksam veidos attīstīs zīmolu. Wow. Rolands radīs mākslas darbus un izstādīs to. Darbis mums ies un darīs stums uz priekšu visu. Pats. Atšķirībā no vās komandas meklēt citu šeit darbis. Bet nomētāt stumt viņus. Stums, kāds sakot, būs. Mums ir arī šeit vizuāli šis viss parādījums. Šeit stum, jā. Šeit stum. Viņš ir pieaudzis. Rolands reāli pieaudzis, kā viņš ir tik stabils. Viņš ir mūžīgs mākslas, tur jau viņš ir pieaudzis. Jā. Dagnis skumji kaut ko. Tā ķēra. Tur bija Beātei savu domu, ka viņš ir sviedriem un asinīm. Tātad Inese šo visu administrēs, tātad, lai viss šeit notiktos, es esmu gatava uzņemt visu administrēšanu. Šito mēs iefilmējam. Nepieciešams gadījumā pastīšos bilanci. Tad Madriņa mums veidos idejas un organizēs attīstību no jauniešu skatu punktu, kamēr viņi vēl ir jaunieci, tikmēr izmantojam. Mums ir labos, jā. Uz 30 gadiem vai kāpājam. Jā. Nu, forši, paldies, dabā. Labi, trešā komanda. Vārds jums. Vai jūs nekā nezīmējāt, jūs paņēmāt esošu par traku? Visi pārējie zīmēju. Vai ne, ļoti labi. Un es saprotu. Resursu plānošanu. Pārzīmēs kārtu. Labi. Ļoti labi.
Tā, nu ko, sāksim no viena gala. Sāksim te no šitā baseina, no trases. Tātad tur, kur ir tā mājiņa, apmēram tur, viņai blakus ir tāda trase, kur pa vasaru ir ūdens iekšā un pa ziemu ledus. Un pa to ūdeni brauc ar tādiem dēļiem. Spuru dēļiem. Un pa ziemu satrenējās te ar to spuru dēli un tad pēc tam pa ezeru mēģina. Un pa ziemu droši vien, ka to spuru dēli noliek garžā. Jā. Tur, tajā, lauktā, jā. Un savukārt, un tad mums to spuru dēli vajag tā kā uztaisīt, un lai mēs viņu varētu uztaisīt, tad mums šitajā telpā tad būs tur dažādas iekārtas, virpas un zāģi un eveles, un tad tur tie, kas grib ar to spuru dēli tikt tajā basēnā, trasē, tad viņš no sākuma uzstājas to savu spuru dēli. Dokumentācija bibliotekā, jā. Spuru dēli angļu valodā, lai var lasīt nevis datorā, bet tieši rakstiskā veidā. Un tās iekārtas, tad laikam no otrā galdiņa kāds pārstāvs varētu pajautāt profenē, varbūt, ka viņas tur ir, varbūt, ka mēs viņus uz šeien varam pārnest. Tā. Un tad vēl ir, nu jā, un tad par cik tur ir tā dokumentācija un tā lasīšana tajā dažādās valodās, tad tur ir arī pie reizes mākslas telpa, kur kaut ko zīmē, krāsot, pūst un tā tālāk, jā, tur ir, tā ir šitā telpa, tur ir vēl tā gumijotās ventilācija lielā palikusi, tur mierīgi varētu visu kaut ko arī krāsot, tad smirdīgāk, un tad, lai visu izrauj ārā, un gumijot varētu kaut ko, varbūt, kad šitiem to apakšu vajadzēs nogumijot, tad vēl, ja viņi taisīs no vinija, ja viņi taisīs no šeit, tur to, lai jauniešu klasu domā. Un tad vēl, te apakšā, tur vēl tāda vietiņa viena pietiek tā kā vienam mašīnas pacēlājam. Un tad tur atkal varētu būt tā vieta, kur jaunieši kopā ar tētiem nāk savas mašīnas remontēt un mācās kaut ko paskrūvēt, kaut ko nofleksēt un kaut ko varbūt pat sametrināt. Ivar teica, ka parādīšot, kā var metrināt. Un tās jaunās metrināmās iekārtas jau arī mums droši vien, kad vēl palīdzēs iepirkt, jo es ar tām nemāku, ka tur tagad ir tādas smalkas tādas, un nemaz nevajag to nākt beigt uz galvas. Nu, un jā, un tā pamatdoma lielākā ir, kad tad nāk tie tēti ar bērniem, mammas ar bērniem. Nu, tepat varētu būt tā, kamēr tie tēti ar tiem dēliem taisa to spuru dēli, tikmēr tajā bibliotejā mācas telpā atkal mammas tā meitenēm rāda, kā nokrāsot kaut ko un kā lēlē piešūt kāju atpakaļ. Nu, lai nav tā, ka es tikai tēju tur, man nē, jūs darat, ko jūs gribat pa māju. Nu, tā, lai visiem ir ko darīt. Labāk! Kurš? Līpaši makerspace, tad vienājās tieši sanāk, tā Amerikā viņiem tas garāža 48, nu, kad 8 stundu hackathons, tad visi tur garāžojās un kaut ko taisa un skrūvā, jums varētu būt tā kā garāža 365, nu, kad visi cauru gadu pieejams un darbojas. Kurš ko darīs jūs tāds atbildības? Jau viss sadalīts. Viss ir, viss sadalīts. Galvenais arī pats būvē un skrūvē. Ko pārējie darīs? Nē, Māc metrināt. Es parādu, kurai tā biblioteka ir. Un Andris arī zina par to dēļ, par to skūru, par to projektu. Nu, to mākslas daļu, tad par vārdu nezinu, Kali. To visu to medēšanas daļu, jā. Un es varētu par to pacēlāju tur paņomāt. Ir kaut kabinies saucēs. Jā. Nu tā. Super. Reka iefilmēs, es pajautā, kurš atbild. Labi, nākamā komandē ir. Jā, tad mums tā pamatdoma bija radošais / amatniecības centrs, bet drīzāk no tā viedokļa, ka ir brīvās iekārtas un brīvās telpas. Pieņemsim, ir virtuve,
vai ir, nezinu, kāda vieta ar brīviem kokmateriāliem un visu tehniku, un cilvēks ar interesi, vai cilvēks, kas vienkārši grib uzvārīt zapti, vai iemācīties uzvārīt zapti, tad viņš var doties, un viņam visas šīs nepieciešamās iekārtas būs par rokai, vai tur, nezinu, aušana, vai jebkas tāds, vienkārši brīvā tehnika, un tad, nezinu, maksas pakalpojums, tu pieliec pie durvīm savu telefonu kredītkārtu, durvis atvers, tiek piefiksēts tās vārds uzvārds, un opā, tev ir tā kā brīva tehnika, ja kaut kas notiek, zina vārdu uzvārdu, un var arī. Un tad nākamais jautājums bija labi, šīs te brīvās telpas, brīvā tehnika, jautājums, kā ievilināt šos cilvēkus. Un tad tur tika šauts dažādas idejas, ekrāns, tas ir āra kino, vai pieņemsim tur sporta, pārraižu translēšanu hokejs. Un, ja mēs runājam par brīvajām iekārtām, kaut vai, ja ir uzstādīts šis te ekrāns, ir arī sēdvietas, ir, pieņemsim, alus, ir vieta, kur uztaisīt popkornu vai arī grils. Ja ir šīs te brīvās iekārtas grila iznešana, tad tas vienkārši kļūst par tādu kopīgu pasākumu, kur vienkārši to tehnika ir, bet viss, kas atliek, ir vai nu arī darbinieku ziņām ievest zināšanas, ievest iemaņas, pieaicināt kaut kādus ekspertus, piemēram, filcētājus, vai mākslinieks, vai fotogrāfus. Un tad viss, kas atliek, ir vienkārši dabūt šos te ekspertus, bet visa tehnika, viss ir par rokai, un jāatliek vienkārši dabūt šos cilvēkus. Un tad runājot par ko katrs var gūt, tad Lāsma varētu nodarboties ar šo te projekta pusi un projekta virzību. Un arī zināmā mērā varbūt projekta mentoringu. Ja nu gadījumā kāds atnāk ar projekta ideju, tad vienkārši palīdzēt to virzīt. Atliek tikai atrast finansējumu. Tad Anna sporta aktivitātes, Andra varētu arī fotogrāfijas darbnīcas, fotoorientēšanos, lai cilvēki uzzina, kur atrodas filcītis. Signe filcēšanas darbnīcas, es pieteikums tiesais. Vai kāds vēl tiesāties? Drošības noteikumi lietošanas, ja tagad tāda drošības instruktājas. Jā, vai arī kāds mākslas meistardarbnīca, jā. Nu, līgumus jau slēgt vajadzēs tur tajos procesos. Arī, jā, autoratlīdzības. Mums tur vidū tāds liels naudas vajag, kas tur no Eiropas. Tā jūs tas jauniešus piesaistat. Jā, jo arī amatniecības, par to amatniecības centru, tas zināmā mērā arī atvērt durvis uz Eiropas finansēm, ņemot vērā, ka viņiem tieši ir aktuāls šīs te prasmju apmaiņas. Arī, Super, aplaudījumi. Es jums teicu, ka grūtākais bija sākumā, tā nebija taisnība. Īstenībā grūtākais būs tagad posms. Redziet, ir forši izdomāt labas idejas, bet